Jaunie braucēji attīstīsies un kļūs arvien vairāk, tāpēc novēlu arī viņiem visu to labāko un lai cīnās, ņemās, darās un cenšas tikt līdz tai augšā, lai mūsu valstī ir motosportā nākotne tieši triālā. Motocikls ir kā tavs radinieks, lai būtu tāds spilgtums, tā acis un strādāt un tikai strādāt, lai sports padarītu tevi, nezinu, veiksmīgu vai laimīgu, lai sports tevi padarītu laimīgu, lai vajag just, ka tas ir tavs. Jaunai paaudzei novēlu to, lai viņiem būtu iekšā cīņas, lai vairāk darītu priekš sevis. Jā, noteikti veiksmi novēlēt, lai viņiem piepildās viss tas, ko viņi vēlas. Motosports ir ļoti foršs sporta veids un ar bagātu adrenalīnu devu un tomēr forši tas ir jaunajiem puikām. Es novēlu to cīņas sparu, neatlaidību, ticību saviem spēkiem, tad vienmēr būs tas rezultāts. Galvenais, jā, nepadoties līdz finišam, un tad rezultāts pats atnāks. Jaunajiem varētu novēlēt tikt pie labiem atbalstītājiem. Ja dārgajā sporta veidā tas ir viennozīmīgi nepieciešams. Jā, to es arī viņiem novēlu. Tas, kas mums daudziem citiem sportistiem pietrūkst, tas finanses, lai viņiem nebūtu tāda problēma vispār. Jā. Un lai daudz trenējās, lai būtu čempioni. Beidzot. Latvijas mazajiem censoņiem novēlu izturību, ticību sev, ticību savam sapnim un nepadoties. Es ir nepadoties un iet uz to augstāko, tad jau vispārējais arī nāks. Par jauno paudzi runājot par viņu brāļiem, jā, protams, mēģināsim darīt maksimāli daudz, ko mēs varam izdarīt. Mērķis ir parādīties Holandē ar puikām, lai viņi satiktos ar sev līdzīgām ekipāžām un saprastu, kādā ātrumā viņi ir un pie kā vajadzētu vairāk strādāt un kādā virzienā skatīties. Un jācer, kad federācija nāks pretī un puikas varēs joprojām startēt kopā ar kvadricikliem. Un jācer arī, kad varbūt tās parādīsies vēl kāda ģimene, kāda entuziasti, kāda ekipāža, kas gribēs startēt un sastādīt jau šiem puišiem kaut kādu konkurenci.